pieredzes stāsti. Par krājobligāciju iegādi uzzināju no draudzeņu čata, kur mēs esam. Viena no draudzenēm interesējās par ieguldījumu veidiem, un kāda cita draudzene ieteica iegādāties krājobligācijas, kas ir vienkāršs, ērts un drošs veids. Ieejot mājaslapā, to var apskatīt uzreiz, kādu summu saņems pēc ieguldījuma termiņa beigām, un tādēļ arī nolēmu iegādāties krājobligācijas. Es par krājobligācijām uzzināju patiesībā no vienas paziņas, kas ir finanšu coach. Viņa vairāk nodarbojas ar personīgo finanšu sakārtošanu cilvēkiem, tā skaitā viņa arī dalās ar dažādiem noderīgiem ieteikumiem, ko darīt parastam mirstīgiem ar savu naudu, lai justos labāk. Un viena lieta, ko viņa ieteica, ir drošības pilot nevis glabāt mājās zaķē vai zemes pilvena vai parastā krājkontā, bet gan noguldīt krājobligācijās un turklāt darīt to nevis visu vienā piegājienā, bet pa daļām. Un man ļoti uzrunāja šī ideja. Līdz ar to es nolēmu pamēģināt, kā tas ir, jo par krājobligācijām neko daudz nezināju. Iegāju, paskatījos, pamēģināju, 3 pogas nospiežot, likās ļoti ērti un ātri iegādāties krājobligācijas. Līdz ar to šobrīd tas ir mans veids, kā es varu efektīvāk uzkrāt savu drošības pilvenu. Un mans plāns ir pirmo krājobligāciju procentu likmi novirzīt drošības pilvena ātrākai uzaudzēšanai, savukārt tos 2% vilni, kas būtu pēc atkārtotas noguldīšanas, gan es gribētu izmantot kādas senkārotas lietas iegādē, ko mēs vienmēr atliekam. Piemēram, mūsu gadījumā tas varētu būt televizors, jo mēs esam uzcēluši māju, mēs viņā jau kādu laiku dzīvojam, taču tas ir pirkums, ko mēs vienmēr atliekam, jo atrodas kaut kas svarīgāks. Un šis ir veids, kā mēs varētu savu mērķi piepildīt.